daram un kalpojam, un kā jau Markušties Dievs iepriekš sagatavojas labus darbus, lai mēs tajos dzīvot, Bībele tā saka, un vēl ir teicis, ka mums ir jāmācās palīdzēt tur, kur vajadzības bieži daudz vārda Bībelē, kas mudina mūs darīt, ja? Darīt, palīdzēt tieši tur ir šī vajadzība, un reizēm mēs sežam, tas nav man kāpošana, es nevaru to, jā, bet mēs varam palīdzēt. Un tā kā palīdzēsim, atsauksimies un darīsim to. Lūksim Dievu, Debes Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu esi ticības autors, Tu esi ticības iesācējs un pabeidzējs kungs. Tev pateicos, ka Tu radi ticību mūsos, mums Dievs, mēs lūdzu šajā vakarā, kungs, Jēzus. Radi ticību, radi paļāvību, radi uzticēšanos, kungs. Mūsu sirds ir piepildīta ar dzīvu ticību Tavu vārdam, kungs, Jēzus, mēs lūdzu Tīri un šķīstu manu sirdi un liego man kā trauku, lai pasludinātu Tavu vārdu, Dievs, pagodini savu svēto vārdu. Dievs, apstiprini to ar līdzošām dzīvēm brīnumiem, kungs, jo tas ir Tavs vārds, man Dievs. Svētīts Tavs svētais vārds, kungs. Āmen. Romiešiem 10. nodaļa, Romiešiem 10:17. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Ticība nāk no sludināšana no Kristus pavēles. Un Bībelē teikts, Habakuks to saka, un arī romiešiem tas ir teikts, taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. Ja? Taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. Un es vēlos dalīties ar dažiem tādiem ticības tādiem ABC vienkārši. Kas tad ir ticības pamats? Pavisam nesen lasīju Reinhard Bonkas grāmatu, un viņš savā tādus punktus kopā. Un es to lasīju, man liekas to labi dalīties ar jums šeit draudzē, jo reizēm, cik tas skumi nebūtu, mums ir diezgan dīvainas idejas par to, kas ir ticība. Daži domā, ka ja viņi ļoti stipri atkārtos vienu pantu, tad nozīmē, ka viņi tic. Ja? Bībelē saka ar sirds ticību un mutes liecību ir divas šīs te lietas. Tas nav tikai mutes liecība. Un tas nekļūst par ticību, ja es kaut ko daudz reizes atkārtoju. Budisti skaita mantras. Ja, un daudz reizes atkārto vienu lietu. Kas tad ir ticība? Un ko Bībele saka par ticību? Vienkārši dažas tādas domas savalkot kopā. Galā mums ir sauc par ticīgajiem, ne? Mums sauc par ticīgajiem. Un es lūdzu Dievu, lai es pilnā mērā atbildu šim apvainojumam. Lai, ja kāds man ir tādā veidā apsaukāt, tad lai točna viņam ir taisnība, lai es esmu ticīgais caur un caur, jo Bībele saka, ka bez ticības Dievam patikt nevar. Un dažas lietas par ticību. Pirmkārt, lai būtu ticīgais, man ir jāzina, kam es ticu un uz ko es ticu. Kam es ticu un uz ko es ticu. Divas šīs te pamatlietas. Mēs ticam uz vienu trīsvienīgu Dievu, ja? Tēvu, Dēlu un Svēto garu. Un mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, kas ir nomiris par mūsu grēkiem. Ir svarīgi zināt, kam tad es ticu un uz ko es ticu. Tas ir būtiski man kā kristietim lūkoties Dieva vārdā un saprast, kāds tad ir Dievs. Saprast, ko tad viņš ir izdarījis priekš manis, lai es būtu ticīgais. Jo Bībele mums saka, ka ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Tas nenozīmē par neesošām lietām, bet par neredzamām lietām. Mēs neredzam Dievu ar savām acīm. Mēs neredzam šobrīd krustu ar savām acīm un tur Golgātu Jeruzalemē 1000 gadus atpakaļ, bet tas, ko mēs varam uzzināt par to un piedzīvot, mums vajag meklēt to vārdā un lūkoties tajā. Zināt, kam es ticu
Un uz ko es ticu? Kas tad ir tas, ko Dievs man ir apsolījis savā vārdā? Jo ticība nāk no Dieva vārda. Ticība nāk no Dieva vārda. Man liekas, Mits Vigelsvorts ir teicis, viņš teica, ticība nenāk no maniem komentāriem par Dieva vārdu, bet no Dieva vārda. Ja? Un tāpēc ir svarīgi lūkoties, lai es zinu, kam un ko es ticu. Ko tad Kristus izdarīs priekš manis? Atkal, man liekas, interesanti, ka cilvēki pavada daudz laika studējot to, ko cilvēki saka par vārdu, to, ko grāmatas ir sarakstīts un tā tālāk, un viens tur un otrs tur, bet diezgan maz laika pavada studējot vārdu, lasot vārdu, lūkojoties vārdā. Ir būtiski tev saprast, ko un kam tu tici. Nākamā lieta, ka tāda pamata lieta par ticību. Ko Dieva vārds saka, to arī Dievs domā. Ar citiem vārdiem, to, ko tu lasi Dieva vārdā, tas tur arī ir rakstīts. Ir mums tāda tendence, ka kāds kaut ko pasaka, un mēs domājam, ko viņš ar to domāja? Ko viņš ar to patiesībā gribēja pateikt? Mēs meklējam zemtekstus. Dieva vārds, Bībele saka, ir tik skaidrs, tik satverams patiesībā, ka Bībele nepraša par tajā nevar maldīties. Un Dievs saka, ka viņš cilvēku nav radījis tādu, kā viņš ir šobrīd, ka viņš ieslīga dažādās prātošanās un domāšanās un filozofijā, ka Dievs ir cilvēku radījis atklāt un vienkārši. Un, kad tu lasi Dieva vārdu, ja Dieva vārdā tā ir teikts, tad Dievs tā arī domā. Tas nav tā, rakstīts gan ir, bet tā jau īsti nav. Nē, ja Dievs tā teica, tā ir. Ja Dievs tā pateica, tad viņš tā arī domā. Dievs ir taisns un svēts. Un Dievam nav personības dalīšanās. Nākamā lieta. Nezinot Dieva gribu, ticība ir neiespējama. Nezinot Dieva gribu, ticība ir neiespējama. Māks reizēm cilvēki dara otrādā. Viņi cenšās noskaidrot, ko tad viņi grib, un tad stipri tic uz to. Bet tas process ir savādāks. Bībele saka, Apostols Jānis runā par to, mums ir ticība, mums ir pārliecība, mums ir drošība, kad ja mēs ko lūdzam pēc viņa prāta, tad arī dabūnam. Kad mēs ko lūdzam pēc viņa prāta, tad tas arī notiek. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek. Tavs prāts, lai notiek. Un tas ir tāds pats pamats atkal, ja es nezinu, kam es ticu, ja es nesaprotu, ko vārds saka, ko tad Dievs grib priekš manis, tad kā lai es zinu, Dievu grib? Dievs ir atklājis savu gribu caur savu vārdu, caur savu dēlu, un atklāja to caur savu garu, kas nes to, ko Jēzus ir mācījis, nes to, ko vārds saka, un dara to zinām mums. Nezinot Dievu gribu, ticība ir neiespējama. Jo ticība nav vienkārši tāda cerība, ka būs labi. Ticība pamatojās nemainīgajā Dieva vārdā. Ticība pamatojas nemainīgajā Dieva vārdā. Un nākamā lieta, kas ir svarīga par ticību, vārds ir mūžīgā, nemainīgā Dieva griba. Dieva vārds, Bībele, ir nemainīgā, mūžīgā Dieva griba. Debesis un zeme zudīs. Ja? Bet mani vārdi nezudīs. Es klausījos, kāds rabīns teica, viņš teica, pasaulē mēs dzīvojam ļoti, ļoti mainīgā. Viņš to var pamosties no rīta, ir viena lieta tā, vakarā ir pilnīgi savādāk. Ir kaut kas, viņš ir mainīgs šajā pasaulē ļoti, ļoti. Jo vairāk es saprotu, ka mēs dzīvojam mainīgā pasaulē, jo vairāk es saprotu, ka manai dzīvei ir jābūt atkarīgai no nemainīgām vērtībām. Un mums ir vārds, kas nemainās. Mums ir mūžīgs vārds, kas ir nopamatots uz mūžiem. Ja? Vārds ir mūžīgā, nemainīgā Dieva griba. Kā lai es zinu, ko Dievs ir? Es nevaru ticēt, jo es nezinu, ko Dievs grib. Nē, vārds ir
nevainīgā, mūžīgā Dieva griba. Un Dievs atklāja savu vārdu, savu gribu. Un nākamā lieta par ticību. Apšaubīt rakstus nozīmē apšaubīt vienīgo pamācību, kas mums ir. Un patiesībā apšaubīt rakstus nozīmē apšaubīt Dievu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū. Mēs skatījām viņu godību tādu godību, kā tēvu vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlistības un patiesības. Kristus mums atklāja tēvu, un caur vārdu mums ir atklāts tēvs, atklāts Kristus. Ja mēs apšaubam to, kas ir Bībelē, to, kas ir, un viena no lietām man ir cilvēki daudz nākuši klāt, viņi saka, jā, ir labi, bet ir vēl reku šeit, ir vēl pēdējo laiku svētā gara atklāsme, ir vēl ko tur kāds kaut kur Meksikā ir sarakstījis, un ir paņēmuši un pārtulkojuši, ir cits saka, ir vēl tur Jūdas evaņģēlijas, un ir vēl gudrīši, kas saka, jā, bet tur ir vēl šitā te pravieta, un Dievs viņai diktē visu Urzula, vai kā viņu sauc, nezinu. Un citiem vārdiem ir Dieva vārds, ir vēl kaut kas. Ja tu apšaubi to, ko Dievs ir teicis savā vārdā, tu apšaubi Dievu. Un Dievs savā vārdā ir teicis, ka šī atklāsme ir pabeigta. Ka tā ir pabeigta. Ja teicis, ja kāds ko pieliks vai atņems, tam pieliks pie mocībām vai atņems viņa daļu pie dzīvības. Ja šī atklāsme ir pabeigta, mums ir svarīgi saprast to, ka, lai mēs ticētu, tā ir pārliecība. Ja? Mums nozīmē, ka mēs neapšaubam to, ko Dievs saka. Ja Dievs tā ir teicis, tad mēs neapšaubam to, ko Dievs saka. Man meitas reizēm saka, dēlam nē to ir teikuši. Es domāju, ka jums atkādreiz tā ir teicis. Tad, kad viņi kaut ko man ir jautājuši, un viens variants, kā tik vaļā no bērniem, ir, kad saka, jā, labi. Tad man saka, tu vienmēr tā saki. Tu vienmēr tā saki, ja? Un es sāc domāt, Dievs, ja viņš saka jā, labi, tad viņš tiešām tā domā, nevis lai tiktu no tevis vaļā. Ja? Tas, ko Dievs saka, tas ir, mēs neapšaubam to, viņš tiešām tā arī dara un tā domā. Jūs redzat Bībelē, jūs lasat Bībelē, jūs lūkojaties vārdā, jūs redzat, ka tas tā notiek. Un ir svarīgi mums arī saprast, ka Dieva vārds ir ultimāts. Dieva vārds ir ultimāts. Tas nav apspriedīsim tagad vārdu. Mums varam apspriest, pārspriest vārdu, mēs varam tādā veidā, lai izprast, ko tad Dievs mums saka, ko tas šis ultimāts nozīmē, bet ne tādā veidā, ka tas būtu vienkārši temats diskusijai. Tas nav temats diskusijai. Tas nav temats diskusijai, tas ir Dieva vārds ir ultimāts. Atgriežaties, vai jūs iesiet bojā. Ja? Vai. Tas ir ļoti, ļoti konkrēti. Un vēl ir viena svarīga lieta, lai mēs domājam par ticību. Kad Bonks saka tā, demokrātiska balsošana vai vairākuma griba nenosaka Bībeles patiesību. Demokrātiska balsošana vai vairākuma griba nenosaka Bībeles patiesību. Kā es teicu, Bībele ir uz mūžiem nopamatota debesīs. Tas ir pabeigts, tas ir Dieva atklāsme, tas ir viss, kas ir vajadzīgs tev un man. Pilnīgi viss, absolūti viss, kas ir vajadzīgs tev un man, ir atklāts Dieva vārdā. Absolūti viss. Un ja tev nebūtu nevienas grāmatas, neviena kristīgā rādio, nevienas kristīgās televīzijas, un neviens nekur apkārt neko tev neteikt par Dievu, tev būtu Dieva vārds, tev būtu pilnīgi pietiekoši. Un tev nebūtu bada diēta, tev būtu ļoti pietiekoši un saprātīgi diēta. Viss, kas ir nepieciešams, ir vārdā, un tas ir uz mūžu nopamatots. Paldies Dievam par rādio, paldies Dievam par televīziju kristīgo, paldies Dievam par grāmatām, paldies Dievam par draudzi, Dievs ir paredzējis draudzi, ja, mums, un tas slav Dievam par visām šīm žēlistības dāvanām, ko Dievs mums dod. Bet Dieva vārds ir pilnīgs,
Un cilvēks var dzīvot un saņemt atklāsmi, un saprast Dievu gribas savai dzīvē un rīkoties pēc šīs gribas. Dievu vārds ir nemainīgs. Un Dieva patiesība ir nopamatot debesīs uz mūžiem. Un pēdējā lieta, kas iet kontekstā šo te pašu, ko es tikko teicu, Bībele ir Dieva valstības konstitūcija, ir pamatlikums. Latvieši varētu teikt satversme. Ja? Latvijā ir satversme, Latvijas Republikas pamatlikums visiem likumiem jāiet saskaņā ar šo te satversmi. Tad Bībele ir Dieva valstības konstitūcija. Viss, ko Dievs dara, viss, ko Dievs runāts ar saviem kalpiem, viss, ko pravieši sludina, tā saka tas kungs, viss, ko kāds saka, man ir gara atklāsme, man ir parādība vēl kaut kas, pilnīgi, absolūti visam jāiet saskaņā ar Dievu vārdu. Cilvēkiem ir jāiet saskaņā ar šo Dievu konstitūciju. Man patīk, kā Bonka saka, Bībele ir Dieva valstības konstitūcija un neviens zemes parlaments pat ar 2/3 balsu to nespēja mainīt. Ja tā ir Dieva debesu valstības konstitūcija. Ja? Un mēs esam kādas valstības pilsoņi? Debesu valstības pilsoņi. Tas ir tās ticības pamats, no kurienes kā tad mēs vispār ticam. Tas nav kaut kur kaut kas akli uz kaut ko nezinām. Pāvils saka, mēs necīnāmies kā nezinādami. Ja mēs dzenamies pakaļ mērķim, tas nav vienkārši mēs kaut kur skrienam, uz kaut kurien ejam, kaut ko vienkārši daram. Nē, tas ir ļoti konkrēti, ļoti skaidri. Lai es būtu ticīgais, man ir jāzina, kam un ko es ticu. Jā, es ticu Dievam, un uz ko es ticu? Bībele saka, es ticu uz grēku piedošanu, es ticu uz mūžīgo dzīvību, es ticu uz to. Kāpēc? Kāpēc? Es iet atpakaļ pie tā paša, viena un tā paša raksta to saka. Luters veselu reformu uztaisīja. Iesāka patiesībā, ja? Viņš teica, pamatpunkti, tikai ticība, tikai raksti. Ja? Tikai ticība, tikai raksti. Un ticība ir absolūti, ja tā nebalstās uz rakstiem. Ticībai nav absolūti nekāda pamatojuma, ja tā nebalstās uz rakstiem. Balstīt ticību cita pieredzē ir muļķība. Jo neviena mūsu pieredze nav absolūta. Tikai Dieva vārds ir absolūts. Balsti savu ticību Dieva vārdā. Kāds teiks, kāpēc mēs liecinām, kāpēc mēs sakam, kāpēc mēs... Tāpēc, ka mēs liecinām un sakam par Dieva darbiem, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, ko viņš ir izdarījis. Bet, ja tam nav pamatojums Bībelē, tad es varu teikt tā, zini, manā dzīvē, es nesaprotu šo lietu. Bet, ja es redzu tam pamatojumu Bībelē, kāds nāk un saka, Dievs mani ciedināja, super, alleluja, slavu Dievam. Es redzu pamatojumu tam Bībelē, Dievs Jēzus ciedināja visus, kas nāca pie viņa. Es redzu, ka viņš uznes pie krusta slimības un sēgas. Ja kāds man nāk un saka, zini, Jēzus man no gaisa nometa 1 miljonu, kam es ticēšu, ka Dievs no gaisa nometīs 1 miljonu arī man? Ne, ja es lūkojos Bībelē, es ticēšu, ka Dievs, ka viņš ir apsolījis apmierināt manas vajadzības, ka viņš var dot pietiekošu iztikšanu, ka man pietiek un paliek vēl pietiekoši pār labiem darbiem. Es ticēšu tam, jā, Dievs var to izdarīt, ja? Dievs var, bet vai es ticēšu, ka viņš tieši priekš manis nometīs 1 miljonu, man nav pamatojums tam Bībelē. Jā, es zinu rakstu vietu, es teikšu, jā, Dievs spēj darīt daudz vairāk, kā es lūdzu un saprotu, nozīmē, es lūdzu 1 miljonu, viņš var dot 10. Jā, var, bet vai ir apsolījums, ka viņš to darīs? Nē, nav. Ja? Tāpēc ir būtiski svarīgi man saprast, tā ir kā cilvēka pieredze ar Dievu. Dievs darīja to viņa dzīvē, brīnišķīgi, slavu Dievam. Bija kaut kāds iemesls, kāpēc Dievs to darīja. Ja? Bet manai ticībai ir jābūt pamatotai Dieva vārdā. Kad es lūkojos vārdā, kad es pamatoju savu ticību vārdā, tad es nevilšos. Jo vārds ir nemainīgs. Dievs tavu nomodā par savu vārdu, lai savu vārdu piepildītu. Es parasti cilvēkiem saku,
Es saku, tu nespēji, tu nevari dzīvot ar manu ticību. Man ir mana, lai es dzīvotu, tev ir tava, lai tu dzīvotu. Teiks, Bībelē taisnē dzīvo savas paļāvīgās ticības dēļ. Teiks, Dieva vārdā Daniela grāmatā, kad pēdējos laikos Sātans centīsies novērst no ticības par tos, kas ir izredzēti, bet tās aprindas tautā, teiks Bībelē, kas pazīst savu Dievu, ka tās paliks stipras, ka tās paliks tuvu Dievu. Pazīst savu Dievu, zini, kam tu tici. Zini. Un tu lūkojies Bībelē, neviena no Dieva vārdu patiesībām, ko Dievs ir teicis, tas nemainās. Dievs nemainās ne pa santīmiem, ne pa krīkotu, ne uz vienu pusi. Viņš tāds, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Un tāds viņš būs līdz galam. Tu vari uzticēties. Un vienalga, ko cilvēku teikt, vienalga, kā cilvēku apšaubīt, vienalga, ko teikt liberāli teologi vai ko teikt sabiedrība, vienalga, tas nemainīs Dievu gribu. Un Dievu to, ko Dievs ir teicis savā vārdā. Tu vari uzticēties. Mūsu ticības pamats ir tas, ko Dievs ir teicis, tas, ko viņš ir izdarījis pie krusta. Ja mēs lūkojamies, tas, ko Dievs ir teicis un tas, ko Dievs ir izdarījis, tas, ko viņš ir izdarījis, ir vārdā. Amen? Viņš to ir uzrakstījis, viņš to ir pateicis. Tas nav kaut kas atšķirts kaut kur no kaut kurienes. Daži cilvēki saka, jau ir teikts, jā, ka Dievs vēl darīja dažādus vēl brīnumus, un tad viņi cenšas izskaidrot tos brīnumus, kurus vēl Dievs darīja. Es parasti saku tā, ja Dievs būtu gribējis, lai mēs to zinātu, viņš būtu ierakstījis savā vārdā. Viņš būtu to uzrakstījis savā vārdā. Ja? Un viss, kas tev ir vajadzīgs dzīvei un svētapšanai, ir dots savu Jēzu Kristu, ir Dieva vārdā. Amen? Un tas ir mūsu ticības pamats. Mūsu ticības pamats nav kaut kas, ko cilvēki saka. Mūsu ticības pamats ir tas, ko Dievs saka, tāpēc tas nemainās. Amen? Ja? Vēlreiz pavisam īsi. Es būtu ticīgs, man ir jāzina uz ko un kam es ticu. Un tas, ko Dievs saka, tas pamats, tas, ko Dievs saka, tas, ko es izlasu, tas ir tas, ko Dievs domā. Ko es izlasu vārdā, Dieva vārdā. Ja? Un nezinot Dievu gribu, ticība ir neiespējama. Nezinot Dievu gribu, ticība ir neiespējama. Un vārds ir mūžīgā, nemainīgā Dieva griba. Vārds ir mūžīgā un nemainīgā Dieva griba. Un apšaubīt, rakstus nozīmē apšaubīt vienīgo patiesību, pamācību, kas mums ir. Un patiesībā nozīmē apšaubīt Dievu. Raksti nav, Bībele nav Dievs. Ja? Jo Dievs ir teicis, ka tas, ko viņš saka, tas ir tas, ko viņš domā, tā ir viņa būtība. Viņš tāds ir. Un ja es apšaubu to, ko viņš saka, es apšaubu viņa godīgumu. Tas nozīmē, es apšaubu to patiesībā, kas Dievs ir. Un Dieva vārds ir ultimāts, tā nav tēma diskusijai. Tas nav es pieņemu vai nepieņemu, tas ir ultimāts. Tā tas ir. Ja Dievs tā teica, tā tas notiks. Un nekāda demokrātiska balsošana nemainīs Bībeles patiesību. Tas neko nemainīs. Un Bībele ir Dieva valstības konstitūcija. Un Dievs palīdz. Bībele saka, ticība nāk no Dieva vārda. Lasiet, lūdziet, meklējiet vārdā. Lasiet, lūdziet, meklējiet vārdā. Reizēm mēs esam slinki. Mums ir kāda lieta, mēs gribam ātru atbildi, bet Dievs saka, nāc manā vārdā. Lasi, lūdzu, un lūkojas, ko vārds saka par to. Un ja tā ir tava ticība, ka Dievs atklāja to caur savu vārdu, tā ir tava, un neviens nespēja to nolaupīt. Jo Bībele saka, mūsu ticība tiks pārbaudīta. Ja tu esi vienkārši noticējis tāpēc, ka tavs kaimiņš tā tic, vai tavam kaimiņam tā bija, ja nāk pārbaudījums, tad nāk arī šaubas. Jo tava atklāsme, tas, ko Dievs ir teicis, nebalstās vārdā, bet balstās kaimiņu teiktajā. Ja tu zini, ka Dievs to ir teicis, Dievs to ir pateicis, tu vari stāvēt uz tā. Tu vari balstīties uz tā. Tu zini, tas nemainīsies. Bet ja jau tu pašā sākumā jau zini, ka tu ielicies pamatā kaut ko, kas nav īsti drošs, kas nav īsti, varbūt tīri, varbūt nav, varbūt izturēs, varbūt nē.
Mēs reizēm kaut kur, es nezinu, man automšanā tā ir gadījies riepu tādos, vai izturēs vai nē, nezinu, brauksim, skatīsimies. Paldies Dievam neuzkrāja, un tad bumbuli vienreiz ritīgi. Es mainīju, viņi jau tur viss, nezinu, riepu audi ārā, visu gumiju nodelas, viss, teiksim, tas nost, jā. Paldies Dievam izturēja, bet, ja mēs domājam par savu dzīvi, par savu ticības pamatu, neliekiet tādas lietas. Neliekiet, nākat Dievu priekšā, saka Dievam, prasa Dievam, lūdzu Dievam, saka Dievam, Dievs runā, atklāj man, saka savu vārdu, pamatojot savu ticību nemainīgam Dievu vārdā. Amen. Piecieties, lūksim Dievam. Zani nobaidīju, nebaidīju zani. Dēvs, Tev pateicos par Tavu žēlastību, ka Tu esi Dievs, kas esi atklāts kungs, ka Tu esi Dievs, kas atklājas sevi, Tu esi kungs, kas esi devis mums savu vārdu kā gaismas mūsu ceļu. Tu esi devis vārdu kā klintus, kā celt. Tu esi devis vārdu kā citu stipru cietoksni, kurā paslēpties. Tu esi devis vārdu kā dzīvu ūdeni, kur dzerot nemūžam vairs neslāpt. Tu esi devis vārdu kā maizi no debesīm, kungs. Tu esi dzīvais vārds, es Tev pateicos, Jēzus, ka Tu atklāji Tēvu. Es Tev pateicos, Jēzus, ka Tu esi devis mums savu vārdu, ar savu garu, mans kungs. Es lūdzu, mans Dievs, es lūdzu Kristu, lai mana ticība pamatojās, balstās Tavā vārdā, mans Dievs. Tēvs, es lūdzu, arī tās lietas, ko es nesaprotu, kas varbūt ir manā pieredzē, kungs. Tu man neuztaisītu mācību no tā, kuras neesmu pārliecināts vai nesaprotu, kungs. Bet domā lūkoties Tavā vārdā un balstīt un pamatot to Dievs. Kungs, lai Tavs vārds veido manu ticību, lai Tavs vārds veido manus pamatus, lai Tavs vārds tiešām ir tā klints uz kājas ceļu. Un es lūdzu, varnais Dievs, caur savu garu atklāj mums vārdu. Dievs un palīdz, ka mēs esam vārdu lasītāji un vārdu darītāji, mans kungs. Es lūdzu, Dievs, ka mēs atzīstam stingri, atzīstam Tavu vārdu par Tavu. Dievs, Tu teici Jozovā, kungs, ja mēs stingri atzīsim Tavu vārdu par Tavu, un mēs darīsim tā, kungs, kā Tu saki, Dievs, ka Tu liks izdoties visām šīm lietām, kungs, ka Tu esi nomodā par savu vārdu. Dievs, piepild mūs ar dzīvu ticību un paļāvību uz Tevi. Kungs, šajā laikā, kas ir pārmaiņu laiks, ka tik daudz dažādas pārmaiņas pasaulē, nestabilitāte, kungs, es lūdzu, Dievs, lai mūsu dzīve balstās stabilā, pamatīgā vārdā, ko Tu esi teicis, mans Dievs. Es slavēju Tavu vārdu, kungs. Radi mūsos jaunu izsalkumu, jaunus slāpus, Dievs, pēc Tavu vārdu. Radi mūsos jaunu interesi, kungs, jaunu vēlēšanos lasīt un meklēt. Kungs, un Dievs, ja kādam nav šī interesi un vēlēšanās, tādēļ es lūdzu, caur Dievu garu, svētais gars, atklāja viņam vārdu, radi viņā interesi, radi viņā izsalkumu, slāpus, mans kungs, ka viņš meklē Tavu vārdu, mans Dievs. Kungs, mēs neesam vienkārši ātri, pieviļami un lēti kādu upuri cilvēku spēlītais Dievs. Tavs vārds saka, ka pēdējos laikos daudz izies un mācīs viltus mācības. Kungs, es lūdzu, ka mēs zinām Tavu vārdu, Dievs. Dievs, palīdz mums pielikt pūles, lai mēs tiešām pamatojamies. Dievs, ka mūsu saknes, kungs, ka mūsu dzīvība un pamats nāk no Tavu vārdu, mans kungs. Dievs, ka mēs neesam vienkārši pieviļami upuri, mans Dievs. Bet es lūdzu, Tēvs, ka mūsu nams ir celts uz klints, lai kāds vētras nav, lai šis nams pastāv, mans Dievs. Es Tev pateicos, es slavēju un teicu Tev mūžīgais Dievs. Svētīts Tavs svētais vārds. Āmen. Mēs lūksim Dievu par vajadzībām, un man tāds ir sakiet, lūdzu. Ingūnas, kas ģimene, kas aizbrauc uz Angliju. Mēs lūksim Dievu. Mums ir Ieva un Ilze Norvēģijā, tad Evija ir Anglijā un Raivita, ja? Tā kā mums atkal būtu kādi pabraukājuši šur tur ir. Ailūksim Dievu par viņiem, lai Dievs viņus sargā un svētī, un tur mājās, ja? Jo nekur nav tik labi kā mājās, Rezana. Piekrīt viņam gāli. Un tā kā... Šodien mazam liksiņam taisīt muguras operāciju ļoti smagu un kaut kādu sarežģījumu padziedināšanu. Jā, man zvanīja šodien viena sieviete, kam vīram taisa operāciju šodien taisīt. Tā kā lūksim Dievu arī, Dievs pieskarās. Un vēl viena mamma, kas lūdza par savu dēlu. Un viena vecā mamma par mazdēlu, kas abi ir atkarīgi. Jā, kā lūksim, lai Dievs pieskarās. Māsas arī tur mainīs sirds stimulātoru.
pirmais pilotās ir nedrīkst izrādās dārsts. Un viņi ir pirmie mainīt. Jā, lūksim Dievu par to. Kas? Virģis. Ok, jā. Lūksim Dievu par virģi, jā, kas ir slimnīcā. Vasara nometnes un tā tālāk visiem bērnu nometnēm par 12, 13, 14 jūlijas Maskavas iela svētdienu par kristībām, par tiem, kas ir izteikuši vēlēšanās kristīties. Lūksim Dievu par Salaspili. Jā, mēs plānojam, par Dievu žēlistību, lūdzam, ticam, ka Dievs mums palīdzēs, ka mēs rudenī musāšu draudzi tur. Tā kā svētdien mēs vēl to teiksim ziņosim, mēs veidosim tādu lūkšanu grupu, kas nāks kopā tieši pie cilvēki, kas gribētu kalpot tur Salaspilī, grib braukt tur, ja kalpot un darīt. Jā. Bet svētdien par to mēs vairāk tā pastāstīsim un lūdzu par to, lūdzu par apvienību, par bīskapu, par mācītājiem, ģimenēm un lūdzu par bīskapu, viņš brauc 20. datumā uz Ameriku, viņš atkal kalpos dažādās slāvu draudzēs tur, jā, lūdzu Dievu par viņu. Lūdzu Dievu par mani arī sestdien evanģelizācijas dievkalpojums Pāvilostā, kurš esam aicināti sludināt un lūdzu Dievu par to arī. Es biju nezinu cik gadi atpakaļ, meitenes bija mazas pavisam vēl tur Pāvilostā un bija tā, ka arī evanģelizācijas dievkalpojums bija daži cilvēki atnākuši, bet no šiem dažiem, es varētu teikt, 50% atgriezās un palika draudzē, ja? Bija daži un man liekas, ka bija kaut kādi 4 un 2 atgriezās un tiešām arī draudzē, ja? Tā kā tāds panākums, ja? Bet paldies Dievam par to, paldies Dievam, šie cilvēki tic uz Jēzus Kristu un draudzē un kalpo un dzīvo Dievam un slavu Dievam par to, ja? Jā, Mārtiņš būs aizpatē. Lūdzu Dievu par aizpats draudzi ir tam grūtam laikam šobrīd cauri. Lūdzu par mācītājiem ģimeni tur, lūdzu par visu šo draudzi tur, ja. Lūdzu Dievu par mūsu rehabilitācijas centru, lūdzu Dievs par finansēm, paldies Dievam par āžiem, kas ir, jā, un trušiem, lūdzu Dievu par lašiem, lai mums ir laši arī, jā, un kā zotiņas derētu un jā, tā kā lūdzu par to, man Dievs sveitī un palīdzi par šiem vīriem, kas tur 13 vīri šobrīd programmā. Lūdzu Dievu par Vilnu, par citiem, kas iesaistījušies šajā kalpošanā. Jā? Sēdienas es braucu. Svētdien nebūs likums. Labi. Skaidrs, jā, lūdzu no Dievs jūs svētdien svētīt. Jā. Jep. Dabas Tēvs, es Tev pateicos, kungs, es zinu, redzu visas, kungs, Dievs mūsu vajadzības. Tēvs, es Tev pateicos, ka neviena no šīm lietām nav noslēpums un pārsteigums Tev, mans Dievs. Es Tev pateicos, Kristu, ka Tu rūpējies un gādā par mums, mans Dievs. Un daudz vairāk, kā mēs to saprotam un izprotam un redzam, mans kungs. Es Tev pateicos, Kristu, mans Dievs, ka Tavs rūpes un mīlestība par mums nav mainījusies, kungs, kopš tā brīža, mans Dievs, ka Tu uzgāji pie Golgātas krusta un nomiri par mums, Dievs. Es Tev pateicos, ka Tu savu mīlestību esi parādījis un pierādījis un joprojām mūs mīli, kungs, un Tu rūpējies un gādā par mums. Es lūdzu Tev apsardzību, vadību un svētību mums katram, mans Dievs. Es lūdzu Tev palīdzību un žēlistību, kungs, un svētību ceļā, mans Dievs. Sargi un svētī un palīdz katram, mans Dievs, kas ir ceļā, kungs, un svētī šo laiku, mans Dievs. Es lūdzu Tēvs svētī visu šīs bērnu nometnes šajā vasarā un jauniešu nometnes, kungs. Dievs uzrunā un glāb ļaudis, uzrunā un glāb bērnus un jauniešus, Dievs. Es lūdzu sargi un svētī, kungs, šajā vasarā sargi no traumām un nelaimēm, Dievs. Es lūdzu, kungs, Jēzus svētīgs, lūdzu īpaši par šo Maskavas rajonu, kungs, par šiem bērniem, kas nāks un par vecākiem, Dievs dod uzrunāt viņus garu spēkā, kungs, pagodams savu vārdu, mans Dievs. Es lūdzu, svētais gars,
dod mums iespējas uzrunāt un runāt cilvēku dzīvēs Tavu vārdu, Dievs. Dod mums drosmi to darīt, kungs, Jēzu, un palīdz, kungs, Dievs, un aizsniegt ļaudis priekš Tevis, tu ikdienas pievieno izglābtos draudzēm. Es lūdzu svētais gars Tavu apsardzību, vadību un svētību mums katram. Es lūdzu pieskaries tiem, kas ir slimi un dziedina mums Dievs. Dievs pacel tos, kas paguruši, noguruši, Jēzus stiprini un svētī, kungs. Dod vadību tiem, kungs, kas meklē virzienu savā dzīvē, mums Dievs, kam ir vajadzīga gudrība no Tevis, kungs, svētī. Dievs pacel un uzrunā tos, kas ir krituši grēkā. Dievs atver acis redzēt, kungs, un runāt ar savu garu un aicina pie sevis, mums Dievs. Stiprini un svētī ģimenes, mans kungs, svētī aizpūts draudzi, mans Dievs. Svētī un stiprini, kungs, šo namu tur, Tēvs, es lūdzu, kungs. Dievs, svētī mātiņu tur kalpojot svētdien, Tēvs. Es lūdzu, svētais gars, svētī vienu, kas kristīsies. Es lūdzu, Jēzu, kungs, runā mans Dievs un aicina darīt šo patiesību, kungs, un piepildīt, Dievs, Tavu pavēli. Es lūdzu, kungs, labu laiku, svētītu laiku, Tēvs. Es lūdzu, svētais gars, svētī arī sestdien šo evanģelizāciju Pāvilostā, mans kungs. Es Tev pateicos, mans Dievs, par šīm divām sievietēm, kas atvēra savu sirdi pagājušreiz, Dievs. Es lūdzu, kungs, Jēzus, dod vēl ļaudis, Dievs, kas Dievs nāk un dzied un atsauc evaņģēlijiem, mans kungs. Dievs šķīst un tīri manu sirdi un lieto kā trauku, lai pasludinātu Tavu vārdu, mans Dievs. Es lūdzu svētīt un challenge darbu, mans Dievs. Svētī, kungs, šos vīrus tur, Tēvs, svētī Vilni, svētī katru kalpotāju, Tēvs, un es lūdzu piepildi arī šīs vajadzības, mans kungs, lai šis darbs iet plašumā, Tēvs. Es lūdzu svētī, mans kungs, un dod mums arī sieviešu centru šeit Rīgā, Tēvs. Dievs, Tu zini katru cilvēku, Tēvs, es Tev pateicos. Tu teici, mums katram ir dots žēlstības dāvana, mans kungs. Dievs, Tavu garu dāvana, lai mēs nestu svētību, mans kungs. Gari izpaus, lai mēs nestu svētību, Dievs. Palīdzi mums, Dievs, palīdzi mums kalpot tur, kur Tu esi ielicis mūsu Dievs. Palīdzi mums redzēt iespējas un izmantot iespējas, ko Tu mums dod, mans Dievs. Un kalpot ar to dāvanu, ko Tu mums esi devis, kungs. Lai Tavs vārds ir pagodināts, Dievs, svētī bīskapu, kungs, svētī viņš šajā braucienā, Tēvs. Stiprini viņu fiziski un garīgi un lieto viņu ar savu garu, mans Dievs. Lai ļaudis piedzīvot Tevi, Tēvs, lai Tavs vārds ir pagodināts, mans kungs. Es svētīju Tev svēto vārdu, mans Dievs. Kungs, es lūdzu, lai Tavs miers, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu, pasargā mūsu sirds un domas pie Jēzu Kristu, mans Dievs. Svētī un sāki, Tēvs, un es svētīju Tavs ļaudis, kungs. Aiziet no šī nāmiņa gaisma un sāls. Jēzus vārdā, kungs. Amen. Amen, lai Dievs jūs bagātīgi svētīja. Dievkalpojums svētdien 4. atcerieties kristības un jaunadēļ